Šoruden Latvijas Tautas frontē aprit 25 gadu jubileja, tāpēc veidojam video interviju ar skolotāju Olitu Ļitvīnovu. Vai jūs varētu nedaudz iepazīstināt ar sevi? Varētu. Jā, es esmu Olita Ļitvīnova, dzimusi Aizputē. Pāris mēnešus pēc tam, kad man vecāki atgriezās no izsūtījuma Sibīrijā, tā kā varētu teikt, ka es esmu Sibīrijas meitene Latvijā vai Latvijas meitene Sibīrijā. Bet mana māsa ir nedaudz vecāka, viņa ir tiešām dzimusi Sibīrijā un savu bērnību tur pavadījusi, bet man bija tā laime bērnību pavadīt Latvijā. Es uzskatu tomēr savā dzimtenē, nevis Sibīrijas galu par savu dzimteni. Un izsūtīta bija mana mammīte 8 gadu vecumā. Un Sibīrijā pavadīja 18 gadus, tur arī apprecējās, jo necerēja diži, ka varēs atgriezties atpakaļ Latvijā. Nu, tā es Aizputē dzīvoju visu savu, var teikt, bērnību, jaunības gadus, un pēc augstskolas beigšanas sāku strādāt Saldus pamatskolā par skolotāju. Un, nu, jau vairāk kā 20 gadus esmu Brocēnu vidusskolas skolotāja. Kāda bija jūsu dzīve tajā? Un ko jūs zināt par Tautas fronti? Kādas ir tās jūsu asociācijas, kas jums veidojas? Nu, Tautas fronte veidojās tad, kad man jau bija diezgan 28 gadu, pietiekami apzinīgs vecums, bet tajā laikā man jau bija 2 mazi bērniņi, viens pavisam tikko dzimis, tad, kad veidojās Tautas fronte, un es tā diezgan rezervēti uz to visu skatījos, jo bija bažas par to, ka varētu manā ģimenē atkārtoties izsūtīšana. Un tādēļ es centos pasargāt savus mazos bērnus, līdz ar to arī noteikti pati sevi, no dažādām aktivitātēm, bet es visām tām sekoju līdzi. Skatījos televīzijas raidījumus, un tad, kad Tautas frontes pirmais kongress tika raidīts, tad tiešām es mājās tupēju pie televizora, jo pirmā doma bija tāds apjukums, kas tagad būs, vai gadījumā nebūs karš. Jā, un arī tad, kad Interfront uzdarbojās, kas veidojās kā Tautas frontes alternatīvā ir pretinieku grupa, jo kā lai to nosaka, tajā vairāk gan apvienojās varbūt citi tautieši, nevis tiksim, latvieši. Un virs Brocēniem lidinājās helikopters un skaisīja skrejlapiņas, tad bija tādas zināmas bailes par to visu. Bet, saku, Tautas frontes notikumiem sekoju līdzi. Televīzijā, presē. Ļoti aizgrābta bija tad, kad dziedāja Ieva Akurāte, sevišķi palīdz Dievs. Jā, manuprāt, tā ir viena no tiem simboliskākiem dziesmām. Tā noteikti ir pats simboliskākā dziesma, un var būt, jā, ka jauniešiem šobrīd liekas, par ko tur raudāt, bet tiešām, kad to dziesmu dziedāta cilvēkiem bija asaras acīs, un visi tie saviņojumi televīzijā, kad tu redzi Daugavas krastmalu un visur tie sarkanie karogi un dziesmas, tas arī neesot tur uz vietas, radīja noteikti lielu iespēju. Tautas fronte bija tie cilvēki, kas darbojās, tie bija inteliģences pārstāvi pirmām kārtām, rakstnieki, dzejnieki, arī mācītājs Juris Rubens, kas ļoti aktīvi darbojās, un Dainis Ivāns bez šaubām. Tās bija tā laika personības, kas varēja aizraut ļoti lielas masas ar savu pārliecību par to, ka vispār var atļauties skaidrā valodā teikt tās lietas, kas Latvijā tajā brīdī nebija īsti kārtībā, un par tādu Latvijas brīvību arī, saku, liela daļa noteikti šaubījās, ka tas vispār ir iespējams. Jo visapkārt jau bija arī padomju armijas dažādas nodaļas, garnizoni, poligoni, jā, tā kā likās, ka tas viegli varētu neizdoties. Šī gada ziemā būs pagājuši 23 gadi, kopš Rīgā tika veidotas barikādes. Ko jūsuprāt tas nozīmē tajā laikā dzīvojošiem cilvēkiem, un ko tas nozīmē mūsdienas dzīvojošiem cilvēkiem Latvijā? Tā laika cilvēkiem noteikti tas varēja būt viedoklis par to, vai situācija par to, kā bez maz vai staigāt pa nāžu asmeni, būt vai nebūt.
noteikti tāds bija jautājums. Un tajā barikādēs negāja tikai latvieši, gāja krievtautības cilvēki, baltkrievi, jebkurš, kas tiešām bija Latvijas patriots. Un domāju, ka ar savu kaut vai fizisko ķermeni spēs aizstāvēt tās idejas, par kurām cīnījās Tautas fronte un arī augstākā padoma, kas tajā laikā bija. Un tā laika vadītāji Vagris un Gorbunovs, ja, kas praktiski bija arī pirmais augstākās padomas priekšsēdētājs, un Godmanis tad bija ministra prezidents. Šie cilvēki, lai arī viņi bija partijas darbinieki, tā laika PSKP darbinieki, viņi tomēr arī aizstāvēja Latvijas intereses, ko, diemžēl, es nevaru teikt par Alfredu Rubiku, kas šobrīd gan pārstāv mūsu intereses Eiropas Savienībā, ja, bet Eiropas parlamentā, bet tajā laikā katrā ziņā viņš neatbalstīja šīs iniciatīvas. Un barikādas tas bija, cilvēki noteikti ticēja, ka viņi var aizstāvēt savu zemi, Rīgu, un televīzijā, kad rādīja televīzijas torņa ieņemšanu, varēja just, cik uztrauksies ar diktoru, kas pati baidījās, kurā brīdī, kas ienāks, jo tur jau armijas daļa bija iekšā, un tad, kad pārtrūk šīs televīzijas raidījums un televizorā iet švīks, sajūtas viņai nav patīkams. Bet, jā, es saku, sajūtas noteikti tad bija tādas vienotības sajūtas, pleca sajūta, neviens nešķiroja tautības. Mūsdienās, jaunatnē, tas varbūt tāds stāsts, kā manā bērnībā bija stāsts par lielo Tēvijas karu, ko tagad saucam par Otro pasaules karu, ja? Kā tāds zināms nostalģisks atmiņas. Bet es šaubos, vai mūsdienu jaunatni spēja to saprast. Vai jums bija kādi paziņas radi, kas piedalījušās Tautas frontes rīkotajos pasākumos? Ja bija, tad kādas emocijas jūs pārņēma, kad viņi devās šajām barikādēm uz Baltijas ceļu, bet jūs nepiedalījāties? Jā, arī skolotāji, kas bija mani kolēģi tajā laikā, no skolas brauc uz Rīgu, uz barikādēm, braucām cementu šīferu kombinātu, brauc man vīra darba biedri, bet es tiešām nedevos līdzi. Tā paša iemesla dēļ, ko es jau minēju, ja, vienkārši pasargājot savus bērnus no tā, ko 18 gadus bija piedzīvojusi un pārdzīvojusi man mamīte. Bet, sajūtas tādas, ka man bija arī bažas par tiem, kas dodas uz turienes, viņas gan abrīnoja, viņi bija bez maz vai varoņi manās acīs, mana māsa arī devās, viņi ir, es teicu, vecāki par mani, bet viņai tie bērni bija drusku lielāki, tad viņa riskēja ar šīm savām ģimeniskajām tā laika vērtībām, bet droši vien tie mērķi jau bija daudz cēlāki, un ne katrs varbūt bija tāds mierpilsonis kā es, un nedomāju tikai par savu ģimeni, tīri tā. Tādā nozīmē, bet domāju par valsti plašāk. Bet, man arī nebija tik viegli arī pieņemt to, ka sāks kaut kādas jaunas pārmaiņas, jo es saku, man neklājās pārāk grūti, ja, manā ģimenē nav naida pret, teiksim, Padomju Savienību vai pret kādu valsts iekārtu, ir vienkārši neizpratne par to, kāpēc bija jāizsūta. Cilvēki, kur strādāja savās lauku mājās, audzināja savus bērnus, ja, labi, varbūt bija aizsargos, bet tāda bija tā laika kārtība, neko tur nevar darīt. Ja. Tas sajūtas bija divējādas, un arī to sarkanbaltsarkano karogu man nemaz tik viegli neizdevās pieņemt. Ja, likās, kā man atņēma tagad karogu, kurā ir Baltijas jūra iekšā, un iedeva vismaz Austrijas karogu, lai es par tādu staigāju. Bet tās domas par šiem 20 un vairāk gadiem dabīgi ir mainījušās, un man liekas, ka es šobrīd esmu lielāka patriota nekā tos 20 gadus atpakaļ, kad šīs pārmaiņas nāca. Un gribas teikt, arī šī tālmācība, ko es esmu skolā iesākusi, ir arī no vienas puses kā artava maniem vecākiem, kuriem nebija iespējams mācīties savā dzimtajā valodā. Tautai noteikti bija nosprausts konkrēts mērķis – neatkarīga Latvija. Kādas sajūtas tobrīd valdīja apkārtējā vidē?
Nu, sajūtas noteikti bija ļoti dažādas. Tie, kuri atbalstīja ideju, tie arī par to gāja. Bija daudz skeptiķu, kas domāja, ka nu labi, te patrakos kādus mēnešus, bet man jau viss noliks pie vietas un viss atgriezīsies. Diemžēl man jāsaka, ka viena daļa noteikti vēl tagad domā, ka vēl jau nav beidzies tās, ka atgriezīsies varbūt vecās robežas, ja, un veco valstu savienības. Tā kā sajūtas varētu būt ļoti, ļoti dažādas. Un tajā laikā, nu, kā saka, visādas bija apjukums, bija ticība, bija neticība, dažādi. Protams, Latvijas Tautas fronte ieguldīja milzīgu darbu Latvijas neatkarības atgūšanai. Vai jūsuprāt, mūsdienu jaunieši, kur nav piedzīvojuši šos nebrīvus gadus, spēja novērtēt to, kas tajā brīdī notika Latvijā? Nu, šķiet, ka lielākā daļa droši vien, ka nespēja novērtēt. Viens, ka tas nav pašu piedzīvots, pārdzīvots. Varbūt tajās ģimenēs, kuru vecāki vai vecvecāki piedalījās aktivitātēs, Baltijas ceļā vai barikādēs, tiem varbūt ir cits stāsts. Un tiem varbūt ir citas vērtības. Bet lielākai daļai man šķiet, ka viņi to nespēja vienkārši pieņemt. Tādā nozīmē, ka viņi to nav piedzīvojuši. Ja, un dzīvojot mūsdienās, redz pavisam kaut kādas citas lietas, un viņi nav tik pacietīgi, varbūt tik mērķtiecīgi cīnīties paši. Vairāk ir gatavi saņemt no citiem, un to man ir tiesības, man pienākas, ja, nevis, ka es varu pats kaut ko ieguldīt un darīt. Ka gaida, ka citi izdarīs un atnesīs to te, un no vienas puses es atbalstot to pašu tālmācību, ko es minēju, atbalstu cilvēkus svešumā, bet tai pašā laikā man ir arī mazliet dusmas tiem, kas ir aizbraukuši. Kāpēc viņi gaida, ka mēs tie, kas te palikām, te visu izdarīsim, un tad viņi atbrauks atpakaļ un teiks, jā, te ir labi, jā, tad brauciet atpakaļ visi un kopā taisīsim tā, lai mums visiem labi. Nu, par to mūsdienu jaunatni runājot, saku, nu, tiešām ir noteikti ļoti dažādi, un tas viss varbūt tiešām nāk no ģimenes saknēm un ģimenes vērtībām. Es teikšu jums lielu paldies par šo lielisko sarunu. Paldies! Paldies jums!